Ainaviskā vide. Mēs esam blakus 3 līvānu mājiņas, no kurām vienā šobrīd mitinās muzejs un 2 blakus ir bērnu dārzs. Ir pēcpusdienas, kur mums aizmugurē žoga ar bērnu čalošana, kuri slidinās no slidkalniņa. Pretējā ielas pusē ir neliela pļava. Un iepriekšējā gadā, kad tikko sāku strādāt, tikko bija izvestas govis ganos, un viņas bija tieši tur priekšā. Un es tā priecājos, ka tas ir skats, ko es Rīgā strādājot Vecrīgā, kur redzu tikai principā sienas un logus un bruģi, un te man priekšā ir zaļš lauks ar govīm. Un es biju pilnīgi pārņemta ar to, ka visapkārt ir govis. Un arī uz otru pusi ir zaļš, un arī citreiz ir tā, ka tieši no muzeja 10 metri arī ir govs. Nāk apmeklētāji uz muzeju, un viņi sveicinās ar govīm. Un tad, kad ir dziedošais ceriņu laiks, te apkārt ir brīnišķīgi ceriņi. Un viņi pat noslēp šo muzeju māju tā, ka tie, kas ir nezinātāji un atbrauc meklēt muzeju, viņi nesaprot, kurā vietā tad īsti ir. Un es saku, tajā Līvānu tīpa mājiņās. Bet kura tad tā ir tā mājiņa? Un mēs nevaram viņu atrast, un viņa ir kokos ieaugusi, un viņa ir nenolasāma savā vidē par to, ka tiešām šeit ir muzejs, vai arī, ka tas muzejs ir atvērts un ka tiešām te kāds dzīvojās. Un tā vide apkārt ir tāda, ka viņi šo muzeju mazliet pat sevī noslēp. Tā kā redzams, bet neredzams. Tas ir vairāk uzlikt lielu informatīvu baneri, ka šeit ir muzejs un ar muzeja pamatinformāciju, kas ir darba laiks, kas mēs esam ar mūsu telefonu numuriem un ar nosacītu kartīti, kur atrast muzeja ieeju. Jo tā ir vēl viena problēma, kad labi apmeklētājs atrod Līvānu māju tā, kur ir durvis, kā mums tur nokļūt, un tā vide, kas ir apkārt, viņa nenolasās. Viņa ir tāda, varbūt citreiz pat apmeklētājs atbiedējoša. Un jā, šis finansējums nāca pašā laikā. Mums, muzejam 10 gadi, Robertam Mūkam ir 100. Tā kā sava veida neliela dāvana. Mums pašiem sev, lai varbūt kaut kā uzlabotu šo iespēju cilvēkiem atpazīt, ka Līvānu mājā dzīvojās muzejs. Un kā mēs līdz tām nonācām pa šo gadu, kamēr es iepazinu visu šo apkārtējo vidi, novadu cilvēkus un apmeklētājus, kas brauc no tuvākām tālākām vietām, gan no Latvijas, gan ārzemēm. Un tā pētīja, kas viņus uzrunā, kas viņus neuzrunā, un tā, ko mums ar šo māju iesākt. Tad fiksākais variants ir uzliekam kārtīgu pamatinformāciju, tā, lai tiešām ir nolasāmi, kas ir kas. Finansējums ir Viduslatgales pārnovada fonda sadarbībā ar Līvānu un Preiļu novada pašvaldībām mazo grantu konkursa finansējums. Un tur katram pagastam bija doti opcija, kad finansējums ir projektam par 700 eiro. Mums tik daudz viņus nevajadzēja izveidošanai, un varbūt arī tas nospēlēja lomu to, ka mums piešķīra šo finansējumu, jo varbūt mēs neprasam tik daudz. Lai gan no otras puses mēs arī patīkam cilvēkiem. Kāpēc muzeju neatbalstīt? Jo līdz kādu laiku, arī caur pandēmijas laiku, šeit ir bijis klusums gan ar projektu rakstīšanu, gan ar cilvēku apmeklētību, un tas ietekmē, viens otru ietekmē. Un tas rada to vidi, kāda viņi ir. Ap muzeju ir pavisam neliela teritorija, kā smejos no krūmiem līdz bērndārza žodziņam. Krūmi ir ceriņi, kuri skaisti zied pavasaros. Un tad ir zāli izaug vasarā, un kādam jānopļaina. Mums ir Galēnu pagasts, kurš nāk talkā arī ar vides sakopšanu. Ir arī, kad mēs pašas ar krājumu glabātāju satīram apkārt, vai tās ir lapas vai notīram sniegu, ja nav pārāk daudz. Un šajā ziemā sniegs bija ļoti daudz. Bija viena diena, kad sniegs bija tā, ka es uz muzeju tā arī neatbraucu, jo es vienkārši netiku ārā no mājas. Un principā arī tā diena bija tāda, ka neviens tāpat nekur netika, un muzejs arī mierīgi gulēja zem tādas kārtīgas sniega kaudzes. Tad, kad jau bija ceļi iztīrīti, tad Galēnu pagasts nāca talkā un iztīrīja to lielo sniega daudzumu, jo fiziski jau mēs arī to pašas nevarētu. Tāpat arī ir Galēnu kapsētā. Ir Robertam Mūkam šī atdusas vieta. Arī to sanāk apkopt. Vairāk man labāk patīk, ja es pati to daru. Un tad latvietis un kapiņi, tās ir divas neatņemamas lietas. Un tad šis kapu kopšanas kults ir vienkārši savējais. Un man ļoti tas arī patīk. Bet ir laiks, kad vajag fiksi sakopt, ir pasākumi un viss liekas kopā. Un arī Galēnu pagasts ir tas, kas nāk talkā. Tāpat arī ienākot iekšā, kad ir tās visas sienas, kas ir iekšējais interjers. Kā var spēlēt ar krāsām, pret ekspozīciju krāsām uz apmeklētāju. Tur ir tik ļoti daudz ko vēl darīt, ko pilnveidot, tāpat arī modernizēt, vēl kaut ko klāt ar ekrāniem, ar
skaņām, ar gaismām. Te ir, kur izpausties. Tas muzejs ir tāds kā viegli iemigusī princese, kur ir jāpamodina. Varētu to nosaukt tā, un arī apkārtējā vide tad arī izmainīsies, arī muzejs paliks nolasāmāks, jo man ir varbūt tāda mazliet ķerta doma, ka muzeju nosiltinot apmetumu viņa varētu uzlikt spilgti rozā un ar kārtīgi spilgts krāsas jumtu, kad mēs te esam. Muzeja misija un vīzija par to būt saprotamam, pamanāmam un popularizēt Robertu Mūku. Mums šāds Latvijā viņš ir. Jo šobrīd Roberta Mūka ir tā, ka viņu zina tādos noteiktos burbuļos. Zina bibliotekāru burbulis, zina skolotāju burbulis, zina nosacīti muzejnieku burbulis. Un tad ir pārējie apmeklētāji, kuri ir bieži ierodoties šeit ciemos. Wow, ir šāda persona, kas viņš tāds ir, kur var dabūt viņa grāmatas, vai jums ir kāds bukletiņš par viņu? Mums vajag zināt vēl, mēs neko nezinām. Wow, tas ir kaut kas fenomenāls. Un tā ir šīs dzīvošana tādos burbuļos, ir tā misija iziet ārā no tiem burbuļiem, lai tas burbulis vai nu paliek lielāks, kur aptver visus, vai kaut kā spridzinām to burbuli uz pušu, un lai viņš iet vispār pa visurieni un ved šos apmeklētājus klāt. Ir viens sapnis pārcelt arī muzeju metavidē, kas ir kā digitālajā pasaulē. Nodrošinot to, ka muzejs ir sastopams ne tikai fiziski, bet arī virtuāli. Un tiem pašiem Amerikas latviešiem, kuri varbūt nekad uz Latviju neatbrauks, ka viņš būs redzams vismaz tādā veidā, kā virtuāli iepazīstams. Ka tāds muzejs ir, ka šeit ir cilvēki, kas ir savstarpēji saistīti, bet var satikties, ja ne tieši fiziskajā vidē, bet taču virtuālajā. Galēnos ir ne tikai šis te Roberta Mūka muzejs, te ir arī Robertam Mūkam veltīta filozofijas taka, kurā ir dažādām viņa filozofiskajām un dzējas lietām veltīti objekti, kuru uz taku izejot var atklāt kaut ko arī sev jaunu, piemēram, kas ir cilvēks olis un kā to redzējis mākslinieks, kurš uztaisījis takā skulptūru. Tur ir daudz dažādas koku skulptūras. Un ar Preiļu novada turisma informācijas centru mums radās doma, ka šo taku varētu paplašināt, pievienojot tajā vēl Latvijā esošos filozofus klāt. Ka tā ne tikai Roberta Mūka taka, kas paliek daļa no tā, bet tā kļūst par filozofijas taku. Piesaistot sev klāt vēl mūsējos, mūsu latviešus, izceļot ārā viņu personības. Galēnos ir arī Robertam Mūkam dzimtā māja. Tajā dzīvoklī, kurā viņš dzima, kurā viņš auga savus pirmos gadus, protams, nekas nenotiek un neviens to neapdzīvo. Un tā māja ir Galēna pirmā pagastmāja. Šis dzīvoklis tika piešķirts viņa vecākiem, un tādēļ, ka viņi bija ciema rakstveži. Lūk, un tā kā rakstveži pēc tam pārceļ kaut kur tālāk, ja tāds diplomāts, tad arī Mūks ceļoja vecākiem līdzi, taču Galēna ir tas pirmais punkts, no kura viņš nāk. Un tad viss cikls ir noslēdzies, Mūks ir izceļojis pasauli, bijis Amerikā, atgriezies atpakaļ Latvijā, un galu galā arī apglabāts tepat Galēnos. Un Galēnu kapsētā ir arī Robertam Mūkam veltītais piemineklis viņam. Autore ir Māra Kalniņa, un piemineklis simbolizēts kā viņa šķelto dzīvi starp Latviju un Ameriku, starp trimdu un klātieni, starp mīlestību un bezcerību, un starp ļoti daudz dažādām lietām, kas cilvēku dala uz divām daļām. Apmeklētāji šajā muzejā ir tik ļoti dažādi. Te ir gan vietējie, gan pieteikti, gan vienkārši uzrodās cilvēki pēkšņi, gan ir svētdienas pēcpusdiena un zvana. Mēs ieraudzījām kartē, ka ir Mūka muzejs, vai mēs varam apmeklēt? Jā, varam, jo mums ir opcija, ka mēs ārpus darba laika labprāt uzņemam apmeklētājus. Muzejs arī ir bez maksas. Un tad viss šis kopums izveido to, ka dažkārt mums ir ļoti neparedzēti apmeklētāji, kuri ir atbraukuši kaut kur šeit uz kapu svētkiem. Un viņi saka, mēs Galēnos neesam bijuši ļoti daudzus gadus, un tad skatāmies, te ir muzejs, mums viņu vajag. Jā, muzejs ir Līvānu mājā, kas ir celta 90. gadu sākumā. Roberts Mūks esot bijis cilvēks, kurš īpaši noteikumiem nesekojot. Un tāds diezgan relaksēts un varbūt paškritisks par savu visu dzēju, bet tas piemīt māksliniekiem vispār kopumā. Un ja tu esi mācījies teoloģiju un filozofiju, tad paškritisms ir ļoti augsts. Un tad tā Līvānu māja un Roberts Mūks varētu arī tīri labi sapasēt.
tāda bez noteikumiem. Kāpēc, lai nebūtu muzejs Līvānu mājām, kāda vaina? Un tad mēs tāds savdabīgums piemīt. Jo muzeji mēdz būt pilīs, viņi mēdz būt kultūras namūs, sānos vai blakus novadā ir kultūras namam pagrabā. Un tad esam mēs, kur esam Līvānu mājā. Un tad ir savi plusi, savi mīnusi. Un šajā mājā, kurā šobrīd ir muzejs, te bija gan skolai biblioteka, gan mājturības telpa, gan internāts. Un tad, kad Mūks arī ir viesojies Galēnos, ticies ar galēniešiem, arī ar šī muzeja izveidotāju, tad kaut kur arī vajadzēja palikt. Un tad ir stāsts, ka viņš ir arī palicis šajā te Līvānu mājā. Tā kā tepat viņš kaut kur ir klīdis.